Jo ir labi pulcēties, ir labi slavēt, bet ir vajadzīgs virziens, lai mēs zinātu, kur mēs dodamies. Kā izskatās ikdienas staigājot ar Dievu. Un šī tēma, šī vadlīnija, es ticu, ka nav kaut kas jauns patiesībā. Tas ir atrodams rakstos, un šodien mēs to skatīsimies par Dieva sirdi viņa sekotājiem, kas esam mēs. Vārdi kļūt, kā Jēzus ietver svarīgi pirmo vārdu – kļūt, vai ne? Tas ir darbības vārds. Un tas ir vārds, kas runā par procesu. Es zinu, kādiem no cilvēkiem, ar ko man bijis ilgākā saistība, lūdzot, runājot par kādām lietām, ir reizēm, process, ir process tāds bīstams vārds. Mēs nezinām, ko tas reizēm ietver, vai ne? Tam ir kaut kādā ziņā varbūt izstiepta laika robežu šķautne, bet tas ir svarīgs vārds, sekojot Jēzum. Kļūt kā Jēzus. Es vēlos iesākt ar domu un jautājumu, vai tu esi domājis, kāds ir process, kā mēs kā cilvēki mainamies. Un specifiskāk, kāds ir process mums kā kristiešiem, lai mēs mainītos. Iespējams, tu pazīsti cilvēkus, un ja tu esi bijis kristīgā vidē, un liela daļa no jums ir, kādi ir nesenākuši pie Dieva, slavu Dievam, bet, kad tu vari satikt kristieti, un es skatīšos jums acīs, saredzēt, ja jūs šos pazīst. Tu satiec cilvēku, viņš saka, viņš bijis kristietis 20, 30, varbūt pat 40 gadus. Un viņš tev var izstāstīt daudz par savu baznīcu, varbūt par konfesiju, kādām lietām, bet tad agri vai vēl tu pamani, ka viņš ir ļoti žultspilns, kādam ir varbūt ļoti īgns. Un pakāpeniski tu redzi, ka šķietam tas ilgais laiks jau sekojot Dievam, intelektuāli šis cilvēks zina daudz ko, un viņš tā kā pat zina daudz bibliskas patiesības, bet viņš kā cilvēks, kā personība, viņa raksturs ir tā kā šķietam rūkts. Tu esi saticis kā tādu? Ir bijis, kādi zina, par ko es runāju. Tā realitāte kristietībā ir sekojoša, ka piedalīšanās, ja piederība kaut kur pati pa sevi negarantē izmaiņas. Tas, ka tu piedalījies sēdienas dievkalpojumos, ir super, tas ir svarīgs ritms. Tas, ka tu esi daļa no draudzes, vai šīs, vai kādas citas, tas ir svarīgi, bet tas vēl nav garants, ka tu mainīsies. Un kaut kādā ziņā tas ir ļoti svarīgi to apzināties. Tas, ka tu atnāc, tas ir ļoti labi, tas ir daļa no ritma, bet tas vēl nav vienādības zīme ar to, ka Dievs ir mainījis tevi kā iekšēji, kā cilvēku. Un ir dažādi kristietības flangi, kas dažādi domā par to, kā cilvēks mainās. Jo tas ir ļoti svarīgs jautājums, ko adresēt. Un es neesmu nodefinējis, kā es viņus nosaukšu, bet principā viens veids, no kur varbūt daži no jums nāk, vai vismaz ir saistīti ar šo, ir vairāk tāds, viņi var saka, vai pa harizmātisku, vai pat ultraharizmātisku. Mēs to pa vienu tādu flangu nosauksim. Un, ja viņi varētu nosaukt ar vārdu, tas viņi nosaukt ar bēm pieeju. Ko es to domāju? Ka izmaiņas notiek tā bēm. Tu atnāc uz dievkalpojumu, un tad iznāk vīrs uzvalkā, mana uzvalks, baltā uzvalkā, un šeit bēm, un tu esi gar zemi, un tu būsi izmainīts cilvēks. Varbūt frāzes, bet šodienas nekad tu vairs nebūsi tāds, kāds tu biji. Izteikti ir, ka katra svētdiena ir izlaušanās svētdiena. Tiem, kas pazīst angļu breakthrough. Katra svētdiena. Šī svētdiena būs izlaušanās svētdiena. Un kādas reizes tā tiešām ir? Bet vai katra? Un kas pakāpeniski var notikt, ir veidoties sapratne, ka tās izmaiņas ir vajadzīga kaut kāda izlaušanās, un ka tas notiks ar bum pieeja. Un ko tas rada? Tas rada tā kā atkarību no cilvēka vai no pasākuma. Un man ir nācies jau vadot kaut kādā ilgākā laika posmā Latvijā draudz, bieži braukāt apkārt, kad ir cilvēku grupa, kas būtībā dzīvo konferencēs. Viņi brauc no konferences uz konferenci, no pasākumu uz pasākumu,
jo viņi meklē izmaiņas. Viņi grib mainīties, un viņu sapratnē ir šī bēm pieeja. Ja? Viņi saprot, ka ir vajadzīgs. Un kā es saku, tas viss nav ārā metams, jo Dievs reizēm darbojas ar bēm pieeju. Bet vai ilgtermiņā tas ir veids, kā mēs kļūstam kā Jēzus? Vai mēs varam tikai uz to paļauties? Ja mēs skatāmies apstuļu darbos 2, ir bēm mirklis. Tā kā tam ir biblisks pamats. Ja? Apstuļu darbi 2 ir skaļa rūkoņa. Ja? Tur nav vīrs baltā, tur ir balta tūja. Ja? Un viņi nāk, Svētais Gars nāk ar spēku par pirmajiem Kristus sekotājiem. Un viņi tiek piepildīti Svēto Garu. Viņi ir pilni, ja? Vasarsvētku diena. Un mums liktos, aiziet, vai ne? Paiet 2 nodaļas, apstuļu darbi 2-4, šie tikko pilnīgi džeki pēc 2 nodaļām ir nobijušies. Viņi ir pilni bailēm. Tas trauciņš ātri izsmēlās. Tad liekas, vajadzīga atkal konference. Nē, es jokos. Bet principā tas, ko mēs redzam, ka Pēteris, kurš tikko ir bijis pilns drosmes, pēc mirkļa ir cita mācekļa kontekstā, ja, ir nobijušies. Un pēc tam mēs redzam Pētera dzīvē patiesībā, ka šis pats cilvēks, kurš tikko bijis pilns Svēto Garu, mēs teiktu izmainīts, tomēr viņa dzīvē vēl ir problēmas. Pāvils stāsta, ka tas ir Galatiešu 2, es nolasīšu, kas tur notika, Galatiešu 2.11, bet kad Kēfa, tas ir Pēters, ieradās Antiohijā, es atklāti nostājos pret viņu, tādēļ, ka viņš bija apsūdzams. Un tur garāks stāsts, bet principā viņš saka, kad ieradās, labi, es izlasīšu, tā būs labāk. Jo pirms bija ieradušies kādu no Jēkaba, Kēfa ēda kopā ar pagāniem, tad ne ebreji, ja? Pēters viņiem ēd, bet kad tie ieradās, viņš baidīdamies no apgrēzītajiem jūdu ticīgie. Viņš novērsās no pagāniem un turējās atsevišķi. Tad arī pārējie jūdi sāka liekulību, tāpat kā viņš. Tad Pēters saka, ka Pēters bija liekulīgs. Liela vārda, vai ne? Un principā Pāvils ir, ja? Viņš nebaidās teikt, tu, Pēteri, kurš tikko piedzīvo bēmu mirkli, viss vēl tevī nav bēmu izmainīts. Tevī vēl ir, visticamāk, bailes no cilvēkiem, cilvēku viedoklis ļoti augsts. Kaut kādā mirklī tev ir jāizvēlas, kā tu izskatīsies, tu noslēcies būt ar šiem, jo tev kauns, ko te iepadomās. Un tas ir Pēters, uz ko ceļ Kristus draudz, ja? Līdz ar to, vismaz lielā mērā mēs nevaram teikt, ka bēmu pieeja izmainīja Pēteri, tā kā mēs viņu pazīstam. Tas noteikti kaut ko raisīja viņā, un mēs saprotam, tas bija svarīgi, bet tas nebija viņa ikdienišķais veids, kā Dievs viņu mainīja. Un es šo saucu par tādu ātrās fast food, ja, fast fix, ātras izmaiņas kristietības kultūru, kas kļūst arvien populārāk, jo mums gribās ātri, mums gribās tā, vai aizlūdzam, ja? Bet ar Dievu tā nestrādā. Un 2 stundu, 3 stundu dievkalpojumos nevar ātri salabot to, kas 10, 20, 30 gadu laikā ir dziļi bijis, ja, no pagātnes. Dievs lēnām sāk to darbu. Tā kā šī ir viena pieeja. Varbūt kāda no jums zina, asociēja, ko es saku. Otrs grāvis, mēs teiktu, ir fatalistiskais grāvis. Pa lielam tas saka, kā ir, tā ir, ja. Tagad mēs saņemamies, mēs gaidām to dienu, kad nāks kungs, un mēs kaut kā izturam, ja. Sakot zobus, mēģina mīlēt to cilvēku, vai ģimenē, vai darbā, sakot zobus. Mēs nožēlojamiem, kaut kā izvilksim grēcinieki, bet tas kungs nāks. Un visa tā, šīs flanka kristietība ir nevis, ka izmaiņas ir iespējams, bet ka viņas būs tikai tur galā, un ka tagad mums kaut kā ir jāiztur, ja? Un tur pat nav šī ekspektācija, ka kaut kas var mainīties. Un tas ir fatalistisks tādā ziņā, ka viņš nedod pat kaut kādā ziņā sapratni, ka var būt šīs izmaiņas. Vai arī, ja viņas ir, tad viņas ļoti smagnējas caur zobu sakošanu un cenšanos, ja? Šos divus es iedodu kā tādus grāvjus, un es ticu, ka ir trešais veids, kas, manuprāt, saskaņa ar rakstiem un arī saskaņa ar Dieva sirdi, un tas ir gara vadīts svētapšanas process. Pasvītros, ja? Gara vadīts, gars, kurš vada, dod spēku,
Tā kā bum, ir pieejams Dieva spēks, bet tas ir process. Dievam ir jāvada tavas izmaiņas tavā dzīvē, un tev ir vajadzīgs Svētais Gars, kurš to dara, bet tas būs viņš, kurš to darīs, un tūlīt sev rakstiem mēs to saredzēsim. Ja tu varētu uzlikt Romiešu 8:29, vajadzētu būt pirmajā rakstvietē. Jā. Šeit Pāvils kristiešiem Itālijā pasaka ļoti svarīgu domu. Viņš šeit var bāzēt šo sapratni, kas ir Dieva vada mērķis tev kā Jēzus sekotājiem. Tā 8. nodaļa ir viena no skaistākajām nodaļām vispār jaunajā derībā. Daudzi tā uzskata, ja? Un tur ir atkal un atkal, ko Dievs ir darījis, lai mēs būtu viņa. Ja? Viņš ir izredzējis, viņš ir taisnojis. Ja? Tur daudz, katrs vārds tur ietver sevi ļoti daudz dziļas lietas, bet tad ir 29. pants, kur Pāvils paskaidro, ka par tiem, kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica, paskam kopā to vārdu, izveidot. Vēlreiz? Izveidot līdzīgus savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Citiem vārdiem tos, kurus Dievs ir saucis pie sevis, kas ir viņa. Tas nav, ka viss, tā kā uzdevums ir pabeigts. Nē, ka tos viņš vēlās izveidot, mainīt. Iekš kā savu dēlu līdzībā jeb tēlā. Uzreiz paņemsim vēl vienu rakstvietu. 1. Tesaloniķiešiem 5 vajadzētu būt nākamai. Parādi. Nav, ej tu tālāk. Jep. Šeit Pāvils citē draudzē saka, ja? Pats miera Dievs, lai jūs svētī. Un es esmu ierakstījis anglisko vārdu. Kas ir? Tas ir sanctify. Jā, ka mēs sakam, lai tev esi svētīts, lai esi svētīgi, tā ir laba doma. Un tas ir bibliski. Bet viņam ir daudz šķautnes šim vārdam. Un šajā kontekstā tas, ko Pāvils lūdz, ir, lai Dievs maina, veido Tesaloniķiešu draugu. Tas nav vienkārši, lai svētīga diena. Viņš saka, nē, lai šis miera Dievs. Tad Dievs, kurš nes mieru, lai viņš jūs šķīstī, veido, ja, sanctify, visā pilnībā, un tad viņš min visu cilvēku būtību. Un visi jūs gars, dvēseli un miesa nevainojumi tiek saglabāt līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Un viņš noslēdz atkal ar Dievu. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš arī darīs. Un šis vārds ietver to, ka iekšēji, tā kā grieķu leksikonā ieskatās, ko tas vārds nozīmē, iekšēja dvēseles un gara šķīstīšana, iekšējas maiņas. Atkal, tā pati doma. Viņš saka, ka Dievs vēlās tevi iekšēji mainīt. Tagad, kad mēs esam rudens periodā, ir dažādi plāni, un cilvēkiem ir ritmi, ko vēlas sasniegt. Daži domā jau par gada beigām, citi domā vienkārši mēnešu ietvaros, sāk kaut ko darīt, kādiem sportošana, kādiem tā ir veselīga ēšana. Viens ir skaidrs, lai tev kaut kur sāktu virzīties, tev ir jāsaprot, tev ir jāredz tālāk, ja? Tev ir jāredz plašāk, kas ir soļi, kas tev ir jāspēr, lai virzītos tajā, vai ne? Un domāju par mani, man bija līdzīgi. Man šī gada sākumā man sanāca spēlēt sportu ļoti veiksmīgi basketbolu, ja? Un es tur cīnījos ar brāļiem Kristu Liepājā, un es attapos ar šeit laustu kaulas pēdu. Nē, pēdas kaulu. Jā, pareizi. Un es pat nosludināju vienu svētdienu janvārī ar viņu. Es nezināju, es tur tā grīļojos. Man likās, viss būs labi, bišķi potīt. Tad aizbraucu nākamajā dienā pirmdienā un es konstatēju, kad ģipss jāliek. Kas notiek tālāk? Kad es vēlāk jau pēc operācijas, pēc atlapšanas devos pie fizioterapeita, kad man bija satikšanās, tas, ko viņš sākumā darīja, viņš veica pārbaudi un pārbaudīja mani visādā ziņā.
kāda ir mana iekšējā muskultūra, ja, kas ir kustības, ko es varu sākt veikt vai nevaru, ko es nespēju, kāda ir lokanība un tam līdzīgi. Un tad mums nāca vienoties, lai nonāktu līdz gala mērķim, ka Mārcis atkal var skriet, lekt un spēlēt bumbu, kas ir pakāpeniski soļi, kas jāveic. Mans mērķis jau pagājušā janvārī bija, ka es varēšu tajā oktobrī atkal spēlēt basketbolu. Redzēsim, vai izdosies. Jā. Tāds ir bijis ilgs, gandrīz gada ilgs mērķis. Un ir konkrēti soļi, kas man bija jāveic tajā virzienā. Un es vēlos tevi izaicināt, domājot nevis par tavu fizisko formu, bet par tavu garīgo iekšējo formu šajā rudenī. Vai tu apzinies, ko tu vēlies, lai Dievs maina tevi šajā rudenī? Šī doma par iekšējām izmaiņām un šis vārds formēšana, angliski viņš ir spiritual formation. Tas nozīmē, ka garīga iekšēja formas maiņa. Patiesībā tā nav tikai tā nav mūsu draudzes štēle, ko mēs domājam, ja? Tāpat īstenībā nav tikai kristiešu realitāte. Ja mēs domājam plašāk, un ko es vēlos tev palīdzēt saredzēt, ir, ka visi cilvēki patiesībā tur ārā, pilnīgi visi cilvēki, visi dzīves garumā tiek formēti, viņi tiek veidoti. Pārsvarā gadījumā tas notiek neapzināti. Ko es tev domāju, kādā intervijā nesen kāds cilvēks teica, ka atskatoties uz dzīves grūto periodu, viņš saka, tām grūtībām, kam es izgāju cauri, viņas mani veidoja par to, kas es esmu šodien. Tad viņa doma gājiens bija, ka tas, ko viņš bija pieredzējis, viņu iekšēji mainīja, ka viņš kaut kādā ziņā bija cits cilvēks pēc tās grūtās pieredzes. Un šodien es vēlos tev palīdzēt saredzēt, ka tava iekšējā garīgā formācija, tavas veidošanās, jeb svētapšana, kas ir teoloģiskais vārds, ka tu saredzētu, cik vitāli svarīgi tā ir tavā dzīvē un kāda ir Dieva sirds par tevi. Pirmo reizi šis vārds, angliski viņš būtu formed, latviski būtu veido, saka, mēs dziedam veido mani, šķīstī mani, ja? Tie visi ir sinonīmi, tas visi ir tā viena pat doma. Veido mani, šķīstī mani, maini mani, formē mani, ja? Tas būtu tāds tehniskāks, ja? Pielūksim tā formē mani, Dievs, ja? To mēs vēl neesam sasnieguši. Anetē varbūt ar Paulīnu izaicinājums, ja? Sarakstīt dziesmā formēšanas valodu. Apmeklēs tikai teoloģijas pārstāvi. Nē, labi, es te novirzījos tikko. Bet, ja nopietni šis vārds formed, ja, tad veidots, pirmo reizi parādās jau Bībeles pirmajā grāmatā, 1. Mūzes. Un tā, ja varētu nākamo, jā, burvīgi. 1. Mūzes 2:7 skatāmies, lasam. Un kungs Dievs izveidoja, paskam kopā 3-4, izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku un iepūt viņu nāsīs dzīvības dvāšu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Angliski, the Lord God formed the man. Kas ir ļoti interesanti. Radīšanas stāstā Dievs, mēs zinām, rada, vai ne? Viņš rada dažādas lietas. Un reizēm latviski arī var izmantot to pašu. Viņš radīja vai veidoja. Mums var likties, tā pat doma, bet nē. 1. Mūzes 1:1 pašā sākumā ir rakstīts, sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Šis vārds ir created. Visos tajos gadījumos pirms cilvēka Dievs ar vārdu rada. Un šis ir ebreju vārds barā. Savukārt, kad Dievs nonāk līdz cilvēkam, radības kronim, ir cits vārds. Tas ir, ja tu varētu paiet priekšu, jā, jadzar. Es negarantēju, ka man ir pareizi izruna, bet šis vārds, latviski viņš būtu veidoja, ja? Nevis radīja, bet veidoja, ir atšķirība. Šis vārds tiek tulkots, lai viņš tiek izmantots, lai aprakstītu veidojošu procesu, līdzīgi kā podnieku darbam ar mālu. Ja, burtiski. Ja tu lasīsi paziņā tā vārda nozīmi, tur ir atsauc uz podnieku darba mālu. Ir šis veidošanas process. Mēs šodien dziedājām pa pelniem, kad Dievs nāk, vai ne, un no pīšļiem ņem un veido cilvēku. Tā vietā viņš tikai runā, attēlināt, viņš ņem un ir dziļi personīgs process, kur Dievs paņem un sāk veidot, formēt cilvēku.
cilvēks ir radīts Dieva tēlā, līdz ar viņš ir veidots, viņa forma, garā, dvēselē, miesā ir radības kronis. Tāpēc cilvēks ir īpaši par visu radību. Jo Dievs viņu personīgi veidoja. Viņš viņu personīgi veidoja savā līdzībā. Tāpēc mums kā kristiešiem mēs iestājāmies par cilvēku dzīvību, par cilvēku vērtību. Kāpēc? Jo Dievs viņu, viņš viņu formējas savā līdzībā. Tātad tas ir pirmais. Ja? Mēs visi cilvēki ir veidoti, formēti Dieva līdzībā. Bet tad ienāca deformācija. Ja? Šī forma tika sašķobīta. Mēs zinām, kas notika, kad ienāca grēks. 1. Mūzes 3 ienāca grēks, šī perfektā forma attiecības, cilvēka attiecības ar Dievu tika sašķelts. Par šo domājot, es nezinu, kad bija pēdējā reize, kad tu kaut ko pasūtīji online veikalā vai fiziski, tev atnāk kaste, kur tu neredz produktu. Ja? Es mēģināju atcerēties, kad man tas bija. Tas man bija ar vienu grāmatu. Bet es viņu attālināt pasūtīju, un man atnāk tā grāmata, un es redzu, ka viņa ir brāķēta. Ja? Bildē viņa tur ir tāda skaista, bet atnāk tur brāķis, un es, protams, dodu ziņu, un es saku, ka es pasūtīju tādu, bet man atnāca tur ar ielocīta, saburzīta, vēl visādi, un, protams, labs apkalpošanas servis man atsūtīja pilnīgi jaunu, par ko es biju priecīgs. Tad es zināju, kāds bija oriģināls, un man atsūtot versijas, redzēju, ka tur ir brāķis. Ja tu skaties, kas ir brāķis, šī doma, ja, tas ir prece, oriģināls, kam ir defekti. Ja? Viņš ir tuvu, bet viņš ir sabojāts. Un kaut kādā ziņā tas Dieva oriģināls saistībā ar cilvēkiem tika deformēts, sabojāts. Visādā ziņā. Garā, dvēselē, miesā, attiecībās ar Dievu, savstarpējās attiecībās cilvēkiem. Un mūsu draudzē bieži izmantojam vārdu salauztība, lai raksturotu grēka sekas. Ja? Jo reizēm grēks kā vārds, viņš tā kā mums var būt ļoti dažāda semantika, ko mēs saprotam ar vārdu, ja vārdu nozīme. Bet salauztība var ar grēku ienāk mūsu prātā, mūsu sirdī, mūsu attiecībās, garīgi, ja, visos līmeņos viņi ienāca. Un dēļ grēka mūsu sirdis tika ievainots, mūsu prāta un domāšana noticēja meliem, ja, meklējumi pēc piepildījuma un nozīmes novirzījās pretī alkiem. Tas, kas notikts ar grēku. Bet tad Dievs nāca, lai nestu atjaunošanu. Vārds glābšana, ja? Un ko tas sev ietver? Ka patiesībā Dievs vēlas transformēt. To, kas bija formēts oriģināli pēc Dieva dizaina, kur ienāca deformācija grēkā. Viņš vēlas transformēt, viņš vēlas pareizi formēt, pareizi veidot savā līdzībā. Un tā problēma mums bieži kā kristiešiem patiesībā ir, ka mums nav pietiekami, varbūt, plaši padziļināta izpratne arī teoloģiski caur rakstiem par šo procesu. Es to esmu saskāries savā dzīvē. Mums bieži liekas, kā? Tu sludini evaņģēliju, cilvēks atsaucās, viņš ir jauns radījums un ček. Ne? Ir pabeigts uzdevums. Un liekas, visi darīts jauns, amen. Un garīgi šim cilvēkiem ir pilnīgi jauna identitāte, bet vienlaicīgi patiesībā tikai tur sākās šis formēšanas process. Tur patiesībā šis cilvēks pieder pilnībā Dievam. Viņš saka, ok, tagad mēs sāksim. Tagad es sākšu tev veidot, es sākšu tev mainīt. Un nevienam no mums patiesībā šis process, ka mēs esam nākuši pie Dieva, nesākās no baltas lapas. Tā patiesībā ir ilūzija. Tas, kas ir noticis, kad cilvēks nāk pie Dieva, viņš ir pilnīgi jauns radījums Kristu jaunā identitātē. Bet viņš ir pilns ar deformētām lietām. Ja? Viņš nav tā grāmata, kur mazi stūrīši bišķi man apdauzīti. Nē, mēs esam salauzti. Ja? Ir iekšēji meli, prāta domāšanas veidi, triggeri un tā tālāk. Mēs varētu teikt daudz līdzības attiecībās ar Dievu, ar cilvēku. Šī salauztība, viņa visur ir noslēpusies. Citu mēs apzināmies, cits ir dziļi paslēpts un mēs pat nezinām. Bet tas viss nāca no mūsu pieredzes. Ko mēs kā cilvēki esam pieredzējuši, tas ir veidojis mūs, formējis mūs par to, kas mēs esam. Un patiesībā ļoti svarīga sastāvdaļa mums, kā Jēzus sekotājiem, ir apzināties, kas ir mans stāsts, kas man ir veidojis un kā tas man ir ietekmējis.
Un tas nav īstenībā palīdzoši teikt, jā, visi darīts jauns, un tā kā mēģināt uzlikt tādu pareizu atbildi pār mūsu visu pagātni. Dievs ir darījis tavu garu jaunu, un viņš var dziedināt un atjaunot tavu pagātni, bet tas ir process. Sfēras mūsu dzīvēs, kuras ir bijušas deformētas, svētais gars tev maigi uzrādīs. Kāpēc? Jo viņš tev mīl, un viņš vēlas tev veidot Jēzus Kristus līdzībā, kā Pāvils teica Vēstulē romiešiem. Viņš vēlas tev mainīt tavas iekšējās formas, tavu domāšanu, prāta atjaunošanu. Viņš vēlas dziedināt tavu sirdi, ja? Vieta pa vietai. Kāpēc? Lai tev padarītu pieaugoši par šo mīlestības, mieru un prieku cilvēku, kas ir Galatiešu 5, tas ir garīgais briedums, gara auglis. Ka tu staigā pilns ar Dievu mīlestību, ka tev vairs nevar triggerēt, ka tu pieaugoši staigā mierā. Ja? Tas ir garīgais briedums, ka tu kļūst pieaugoši līdzīgāks Jēzum. Un tā ir Tēva sirds par tevi. Var uzlikt nākamo raksturvietu? Vēl uz priekšu? Vēl vienu? Jā. Pāvils Galatiešiem vēl citai draudzē. Lai jūs saredzētu, tas nav tikai vienai draudzē. Viņš to visām pēc kārtas saka. Galatiešiem 4, 19. Mani bērni, kuru dēļ es atkal cieši dzemdības sāpes. Viņš tā kā māte runā. Viņš runā uz Galatiešiem. Ja? Lai Kristus beidzot izveidojas jūsos. Liekas, viņi taču ir kristieši. Kristus ir viņos, vairs neesdzīvo, bet Kristus manī, jā, liktos, bibliski viņi jau ir kristieši. Bet šis Kristus līdzība patiesībā ir arī process, vai ne? Garā viņi ir, Kristus ir iekš viņiem, bet viņi tiek veidot, Kristus veidojas. Tas ir atkal, anglis tas ir continuous, tas ir turpinošs process, darbības vārds. Un to ir tik ļoti, ļoti svarīgi saprast, jo šis dod izelpu no būm, ja nenotiek. Ja tu aizej un par tev lūdzu, nav momentāls izmaiņas, saka, viss kārtībā. Es esmu procesā ar Dievu. Tas nenozīmē, ka tu nevēlies saņemt aizlūgšanas, tas nenozīmē, ka tev nav ekspektācija, ka Dievs var uzreiz mainīt. Jo vienlaicīgi tu vari izelpot. Ka Dievs ir procesā ar tevi. Viņš nesteidzās ar tevi. Un patiesībā, jo vairāk man ir sanācis darboties, kalpot cilvēkiem ar lūkšanu dažādos veidos, es redzu, cik Dievs kā tēvs, cik viņš ir pacietīgs. Mūsu labad viņš uzreiz neuzrāda tev visu. Ja mēs visu mūsu lūkšanu uzreiz maini man visu, ja? Es nezinu, mēs sajūg prātā iespējams. Viņš tev sāk parādīt visus melus, kam tu tici. Visu salauztību. Ja? Mēs nevarētu izturēt. Bet viņš maigi pakāpens, saka, es tev veidošu, es tev mainīšu. Un, lai to darītu, man liekas, mums arī kā kristiešiem, kā draudzē, ļoti svarīgi saprast, kāpēc, piemēram, mūsdienu kultūrā terapija ir eksplodējusi. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki tur ārā ir saprotuši, ka viņi ir deformēti iekšā, ka viņiem vajadzīgs par to runāt. Tieši tik vienkārši. Kad ir spēks, ka tu dalies ar to deformāti, kas ir iekšā. Ja? Mentālā veselība cilvēks saprot, ka kaut kas iekšēji nav. Kamēr bieži draudzē, tas var pat grīz likties tā kā tabū. Tev vajadzīgs vienkārši pareizi atbild, uzliec un viss. Bet patiesībā tas mums parāda, es ticu pat misijas iespēju, tas paver. Cilvēki apzinās, ka ir šī iekšējā deformācija. Ka kaut kas iekšēji nav. Kas tev ir veidojis un formējis par to, kas tu esi? Un dažas lietas, ko ir svarīgi saprast, tā ir ģimene, no kurienes mēs nākam. Tie būtu traumatiskas pieredzes, personīgas pieredzes, izglītība, lēmumi, kultūra, kurā tu esi audzis, vide, attiecības, reliģisks skatījums, mācība par Dievu. Tas viss tev veido, ja? Iekšē mēs esam ļoti sarežģīti. Ja? Mums ir ļoti sarežģīti iekšējā uzbūve. Mums ir varbūt prāta cietokšņi, ja, kā mēs domājam, Pāvils to sauc prāta cietokšņi, ka mums ir aizsardzības mehānismi. Ja. Mums var būt grēki, kas ir iekšēji paslēpti. Arī dēmoniska ietekme, ko tums izmanto mūsu dzīvēs. Un tāpēc šī tēma par kļūšanu kā Jēzum ir Dieva mīlestības apliecinājums, ka viņš ne tikai mūs pieņem un slavu Dievam par to, bez tā vispār mēs nevarētu sākt, vai ne? Ar evaņģēliju mēs esam pieņemti.
Bet viņš mūs mīl tik ļoti, ka viņš mūs neatstāja ar tiem meliem un tām traumām, kur mēs esam, lai mēs tur paliekam. Kaut kā mēs izvalkam, ja? Tādi pusklībi garīgi līdz viņa nākšanai. Nē, šāk es vēlos, ka tu pieaugoši dzīvo valstības realitātē. Un tā ir pieejama. Viņa ir pieejama. Un es domāju, tas izaicinājums mums ir, ka kristietība ļoti bieži vismaz rietumu pasaulē fokusēsies uz to ārējo daļu. Nu, ko tu dari, ko tu rīkojies, ja? Un reizēm šī tēma par svētumu, kļūt svētam, ja? Kļūsti svēts, ja? Viņa kļūst tāda smagnēja, viņa tāda saņemies, ja? Un paralēli senāk bija populārs tāds piekariņš, kas saka, what would Jesus do? Tie, kas bišķi vecāki zina to, ja? Bija tāds piekariņš, kas kā ar domu katrā situācijā tu domā, ko Jēzus darītu. Kas ir, viens būs ļoti labs jautājums. Bet patiesībā vēl dziļākais, ko Jēzus darīt, ir, par ko mēs kļūstam, kāds bija Jēzus, ka viņš rīkotos šādi, ja? Ko es mēģinu ar to pateikt? Tas, kāda mēs iekšē esam, no tā izriet mūsu rīcība. Un bieži kristietība ir fokusēs tikai uz to ārējo daļu. Ko tu dari? Dari bišķi labāk, mīli bišķi vairāk, neapzinoties, ka tā mīlestības vakums patiesībā ir iekšēji problēmas, kas jārisina šeit. Un Dievs negrib, ka tu vienkārši dari mīlošākas lietas. Nē. Viņš vēlas tev transformēt mīlestības personu, ka tu iekšēji esi piepildīts viņa mīlestību. Un mīlestības darbi ir auglis, rezultāts. Un tas skaistais, jau virzoties uz beigām, ir, ka transformācija un izmaiņas ir skaistas. Viņas nenāk viegli. Bieži tas būs ļoti grūti un sāpīgi, bet vienlaicīgi tas ir skaistākais, kas var notikt tavā dzīvē. Ka tu piedzīvo, ka Dievs tev maina. Ja tu varētu uzrakstīt rakstvietu 1. Jāņa 3. Jā, vienkārši jums parādīt, šie ir tā kā dažādi autori, ja, viscaur jaunās derības, tā pati doma. 1. Jāņa 3. Redziet, cik liela mīlestība Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukt Dievu bērni un tādi arī esam. Ja? Tēvs, identitāte, slavu Dievu. Pasaule mūs neatzīst tādēļ, ka tā nav atzinusi viņu. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Visos angļu tulkojumos tā doma ir, burtiski tulkot, mēs būsim tāds, kāds ir viņš, will become like him. Tas būs tas pabeigties stāvoklis, gala rezultāts. Mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Bet katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīst sevi tāpat, kā viņš ir šķīsts. Mēs būsim tādi, kāds ir viņš. Tas ir galamērķis, tas pats, ko Pāvils Romiešiem teica. Ka viņš veidos un mainīs mūs, līdz pilnīgi mēs būsim tādi, kāds ir viņš. Uzliec lūdzu nākamo rakstvietu. Šī ir vēl viena, ko tu vari atzīmēt savā arsenālā šajā tēmā. Pārsvarā gan citēta, vairāk uzsverot brīvību. Atkal, mēs visi gribam brīvību, bet pārsvarā visi apstājas pie tā panta, bet ir svarīgi redzēt turpinājumu. Pie 2. Korintiešiem 3:17. Kungs ir gars, bet kur kunga gars, tur ir brīvība. Amen. Bet mēs visi būdam atsaktu vaigu, atspoguļojam kunga godību. Un kungs, kas ir gars, ko dara? Mūs pārveido pēc sava tēla aizvien lielākā godības spožumā. Kā nāk tā brīvība, ko mēs dziedam? Atkal šeit ir darbības vārds, kas ir process. Continuous. Un lai arī mēs bieži gribam pārveidošanu. Tas godības spožums nāks no pakāpeniski, no vienas godības uz otru, no vienas formas izmaiņas uz otru. Un kas ir tā labā ziņa? Kas to dara? Tava saņemšanās, tava spēja disciplinēt sevi. Nepatiesībā tava ļaušanās svētiem garam. To dara tā kunga gars. Un interesanti, ka vēstulē Romiešiem, kas nav tur, ir teikts, ka visi grēkojuši un visiem trūkst dievišķās kas? Godības.
Un šeit tiek savukārt pretēji, ka mēs jau esam ar Dievu. Mēs tiekam aizvien lielākā kādā spožumā? Godības spožumā. Godība ir manifestēta Dieva klātbūtne pilnībā. Šajā rakstvietā ir atsauce uz Mūzu, kas no Dieva klātbūtnes spīdēja. Citiem vārdiem viņš saka, dēļ grēka jūs nespīdat, jūs neattēlojat to, kāds ir Dievs. Jūs bijāt veidot imago dēļ, šis vārds Dieva līdzībā. Bet dēļ grēka jūs nespīdat, jūs neattēlojat to, kāds ir Dievs. Bet tagad jaunajā derībā, caur garu, kurš ir jūsos, un nevis vienkārši, lai jums būtu forši, bet viņš jūs mainīs ar kādu mērķi. Lai jūs atkal pilnībā, tā kā oriģinālajā dizainā, ēdens dārzā, jūs atspoguļo, kāds ir Dievs. Tāds bija Dieva plāns ar Izraēlu, ka viņi atspoguļos visām tautām, kāds ir Izraēla Dievs. Viņi to nespēja. Mēs savā spēkā arī to nespējam. Tāpēc nāk svētais garš, kur primārais uzdevums nav tikai tev dot dāvanas, bet primārais ir tev mainīt. Veidot Jēzus līdzībā, lai tu atspoguļo ikvienam, kāds ir Jēzus. Svētais garš tev var vest no godības deficīta uz godības, no spožuma realitāti. Ka pieaugoši tevī atspīd Dieva dzīvība, Dieva brīvība. Tur, kur bijuši mēli viņa patiesība, kur bijuši sāpes viņa dzīvība. Tu esi radīts, lai tu atspoguļo Dievu. Lai caur tevi tu būtu kā spogulis pieaugoši. Ja? Jūs atspoguļojat, ja? Lielākā godības spožumā, kur atspoguļojam kungu godību. Tas mērķis, ka tu pieaugoši kļūsti kā spogulis Kristum. Tāds ir mērķis. Un kuri bijušas traumas un brūces Dievs caur svēto garu gribēs nest dziedināšanu. Kuri bijuši meli, viņš gribēs tev atjaunot prātu, nest patiesību. Kuri bijuši elki, viņš gribēs nest patiesu pielūgsmi. Kuri bijuši atkarības, viņš grib nest brīvību. Un tās ir labās ziņas, draugi, šodien. Mēs šodien nepieskaros tam, un ar to arī beidz, mēs nepieskaramies tam, kā, tas būs pēc 2 nedēļām sīkāk. Bet šodien es gribēju iedot to lielo bildi, lai tu saredzi, ka tu pat pirms tu nāc pie Kristus jau bija formēts un veidots. Kāda līdzībā, reizēm kultūras, reizēm pasaules. Tāpēc Pāvils saka, netopiet pasaulē līdzīgi. Tur ir vārds conformed, forma, ja, līdzība, forma ar kaut ko līdzīgu. Šeit neesiet confirmed, neesiet pasaulē līdzīgi, bet esiet transformed, esiet Kristum līdzīgi. Un tā labā ziņa, ka šodien Dievs, es ticu, vēlās tev ļaut arī šajā rudenī, šajā ziemā saredzēt. Tā kā saredzēt to galvmērķi, kur Dievs tev ved. Kas ir tas mērķis Dieva darbam tavā dzīvē? Ka tad, kad tu esi viņu, pagājušais mēnesis, dažādi veidi, kā mēs esam viņu, tu mīli būt ar viņu, un pakāpienis viņš sāk arī celt lietas tevi augšā. Un tā vietā, lai tu teiktu, nē, tu sāki, jā, Dievs, es par to dziedu, par to lūdzu patiesībā. Tas ir tas, kas man ir vislabākais pat, ja tas ir ļoti sāpīgs. Un kā es to esmu sauc dziļo ūdeņu māceklību. Saucamē, virs ūdens viss tur tā skaisti izskatās, bet apakšā kas notiek, ja? Tā ir mācība, kur Dievs saka, es tevi iekšē vēlos mainīt. Un tas ir tas, ko es pēdējā gadu laikā esmu redzējis visvairāk izmaiņas cilvēku dzīvēs. Ka viņi saredzējuši to, ka tā ir svētā gara vēlme tavā dzīvē, un ka viņi piedzīvo tās izmaiņas. Viņi piedzīvo, viņi saredz, ka tas ir normāli, tas ir process, kas ir vajadzīgs. Un es tev šodien gribu teikt, tas ir evaņģēlijs arī tev. Glābšana, sākumā tu tiec ievest Dieva valstībā, bet katru dienu tu tiec turpinoši glābts. No meliem, no elkiem. Tu tiec dziedināts no salauztībām savā dzīvē. Un tas ir Kristus māceklības ceļš.